Liels paldies, Laura, tev par šo iespēju. Jā, pa pirmo un otro iespēju. Fantastiski, no? Es izbaudu. Man uzrunāja tavs jautājums. Amalijai jautāja par to, kā viņi sāk rakstīt. Un es atcerējos savu interesantu pieredzi, kā es sāku rakstīt dzēju. Man bija draudzene, man liekas, man bija kāda apmēram 14 gadi. Mēs uz skolu braucām ar autobusu. Man bija skola 5 kilometri. Skolē autobusu. Draudzene dzīvoja Karkalnē, kad man kāpa ātrāk, un es pusceļā iekāpu autobusā. Mēs viņu sadraudzējāmies. Krievu meitene, tādas pāris 10 jaunu. Viņi rakstīja fantastiskus dzējuļus, pilnas būtnīcas. Pēc tam savā laikā viņi arī tika atzīmēti un arī publicēti. Tas varēja būt kaut kur 18 beigas. 90. sākums es jau saprotu. Viņi tiekoties ar autobusā, braucot un runājot, un viņi būtnīcas lasīja savus dzējuļus un viņi fascinēja. Un es arī braucu mājās un padomāju, jā, interesanti. Es arī varētu pamēģināt uzrakstīt dzējuļi. Kā tas ir? Tā ir, prāta loģika, es domāju, ka es rakstīšu pirmo dzējuļi. Tas bija par tūpēm un krievu valodā. Un man kaut kā diezgan, manuprāt, kad bija tas loģiskais, bet es domāju, ka kāda tēla viņi noteikti nāk no zemapziņas. Viņi arī nāk kaut kādas tēmas, iespējams nāk no augšas un kaut kādas sajūtas, viņi dažreiz izpildās nākotnē. Jā, tā ir saikne, tā ir iekšā saikne par garīgo pasauli, no kuras mēs matām šīs zemes. Mēs joprojām lietiem cilvēkiem, kas atklāja pēc zemes. Labi, es jums par nolasīšu savus atmiņas. Manas atmiņas prozā. Šīs vasaras atmiņas. Mūžīgā vasara. No rīta mani modina cikādes. Tas kānās. Zvirguļi un zīlīšu čalas Jūrkalnē. Kā gribas, lai vasara nekad nebeidzas. Saule apspīd zālīti, grūģi, veco soliņu, manus rokas īkšķus, kas steidzīgi drukā sajūta piezīmes uz melnās ogas klaviatūras, un šī vasara savā ziņā jau ir atmiņas un pagātne. Gaisā rudenīgas svaigumas smaržas. Latvijas augsta gaisā, jo šajā zemē tā ir, ka vasaras pēcpusdiena iestājas jau pēc Jāņiem, bet vakars augustā. Jūnijā vasarai tikai knapi sākoties. Bet ir kādas vietas pasaulē, kur vasara nekad nebeidzas. Dažreiz to tur sauc arī par ziemu. Cilvēki pārmaiņas pēc uzvelk ķermenims sagājušas drēbes. Vakaros mēdz ieslēgt elektrisko sildītāju vai ieritinās zem siltāka plēdā. Bet daži tūlieni, kas ieradušies brīvdienās, saules un siltuma izbaudīšanai ziemeļu zemē, ar baudu metas vēsajā jūras ūdenī, priecājas par sauli un nopirkto vasaras pagarinājumu. Tur, mūžīgajā vasarā, parasti aug palmas, citronkoki, agaves, cikādes, piestrīpē gaisu. Līdzīgi kā Latvijā sienāža jaunas laikā. Šorīt mani nemodina saules stari, jo dzīvoklīšu logi ir tieši uz ziemeļiem. Mani nepamodina arī pilsētas dzīvīgo ielu trokšņi. Un agri no rīta braucošā darbīga atkrituma mašīna. Jo tomēr par spīti agri iestājušajai stumsai miegs nakts pirmajā pusē nav nācis ne lūgdamas. Mani pamodina viegla garlaicība, kas iestājas pēc izsapņota sapņa, fizioloģiskas vajadzības, izstaigtīties un aiziet uz skolu. Vēlme
viņi kaut ko uzēst. Ja vakarīgas ir bijušas sātīgas, pietiks arī ar kafiju un krosām. Ar zapas maizi un melnu kafiju pietiek arī Jūrkalnē. Šeit izstaipīties varu iziet zāles aizaugušā pagalmā un apskalt veco ābeli. Bet Pačurā sirsniņu mājiņā ar skatu gandrīz uz jūru. Uz jūru, kas šalts mani sveicināt. Ak, ko nu mani, tā viņa šalts katru mīļu brīdi, sveicinot pasauli, jaunu rītu, dienu, vakaru, nakti. Kas notiek pēc rīta kafijas? Parasta procedūra. Vēl naktsreklā, laptopa ieslēgšana, iepazīšanās ar dienas horoskopu un savu profilu apmeklēšana, draudzēšanās un komunikāciju portālos. Ko jaunu no draugi un paziņas ir atklājuši, uzzinājuši, par ko sajūsminājušies, kas ar viņiem noticis kopš vakar. Nu, protams, uzzina tikai par tiem un to, kuri paši un ko vēlas pastāstīt. Pasaulē, kura dažkārt paplašinās ar kādu jaunu iepazītu cilvēku, vietu uz zemes vai interešu objektu, mūziku, rakstnieku, filmu vai objektu. Un tā šīs mazās planētas riņķo viena ap otru, ap sauli, ap lielo pasauli, ar saviem satelītiem, pavadoņiem, planētām, katra ar saviem tūkstnešiem, vērtām, plūdiem, ceļojušiem paradīzes darbībiem vienu otru, kaut ko uzzinot. Ja vēlas, iedomājieties, ka sauli un pasauli griežas ar viņiem. Un tad jau var arī dušā ieiet, sapucēties, paņemt sunu, fotoaparātu, dažreiz arī peldustību un iziet mūžīgās vasaras jaunajā dienā.